Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais 28. martā apmeklēja Rīgas pašvaldības policijas drošības klasi bērniem. Apmeklējuma laikā viņš piedalījās 4. klašu skolēnu paredzētās mācībās par drosmi, drošību, atbildību un sekām. Pasākums notika bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas un RPP Zemgales priekšpilsētas pārvaldes ēkā Smirgi ielā 48. Bērniem parādīja filmu par pašvaldības policijas ikdienas darbu. Pēc filmas noskatīšanās skolēni atbildēja uz jautājumiem, parādot, kā viņi apguva materiālu. Pēc tam Dainis Turlais dalījās savā dzīves pieredzē ar auditoriju. Viņš pateica, ka katrs cilvēks nes atbildību par savu dzīvi un drošību. Pieredzējuši policijas darbinieki pastāstīja, kā var rīkoties, lai zinātu, kā var nodrošināt sevi, savu ģimeni, savu māju, tā, lai veselība, dzīvība un manta nebūtu apdraudēta. Bērnus apmācīja, kā var atšķirt policijas darbinieku no citiem cilvēkiem. Bērniem ir jāzina, ka policijas darbinieks ir ne tikai cilvēks formā, bet viņam ir apliecinošs dokuments, policijas darbinieka apliecība. Dainis Turlais atzīmēja, ka policijas darbinieku stāsti ieinteresē bērnus. Viņš ir pārliecināts, ka informācija par drošības stundām paliks skolēnu atmiņā minimāli uz pusgadu. Stacionārā klase strādā regulāri, ir labas atsauksmes no skolām. Turpmāk plānots izveidot mobīlo drošības klasi, kura varēs braukt pie skolēniem skolās. Dažādi drošības klases programmas temati ir izstrādāti pamatojoties uz skolēnu interesēm. Stundas laikā ar bērniem apspriež tādas nopietnas tēmas kā bērnu uzvedību uz ielas, sabiedriskās vietās, atpūtas vietās un arī variantus, kā uzvesties dažādās dzīves situācijās. Turlais atzīmēja pastāvīgi darbojošās programmas par drosmi, drošību, atbildību un sekām, nozīmīgumu un efektivitāti, kuru veic ar visām Rīgas skolām pašvaldības policija. Bērnu drošības klase ir, manuprāt, īpaši nozīmīgs projekts vairākos aspektos. Pirmkārt, tas bērnos vieš uzticību policijai, policijas darbiniekiem, jo viņi tiešā saskarsmē iepazīstas ar policijas darbu un arī ar saviem pienākumiem, kādi viņiem ir uzturoties Rīgas ielās, sabiedriskās vietās, skolā, transportā un citur. No otras puses, tā ir arī mūsu gan policijas, gan pašvaldības saite ar jaunatni, kā labāk un dziļāk un precīzāk uzzinot viņu intereses, vajadzības, arī bailes un šaubas, kas ir ļoti nozīmīgi un svarīgi, lai priekšdienās pieņemtu pareizus lēmumus un realizētu viņus dzīvē.